Šis ir YouTube kanāls Garāža Reaģē! Jā, un šī raidījumā, izlaidumā, gabaliņā saucīja, kā gribi. Tas īsti nav raidījums, ne? Sērija? Jā, sērija arī, nu jā, video. Šī video mēs parunāsim par tādu grupu kā Alice P. Varbūt Alice P. Jā, vai Alice P. Kurš nezina tādu grupu, man ļoti žēl. jo grupa, principā, pamata meklējumi jau 79. gadā, 1979. gadā, ko nodibināja Zviedrijas jaunieši trimdā, jā? Latvieši? Jā, bijušie grupas Prusaku ansamblis dalībnieki. Prusaku ansamblis, un tas tika nosaukums. Jā, tāreizajā sastāvā ietilpa Gundars Rūlis, kas joprojām arī ir, un viņš arī kūrē pamata, nu to visu, jā. Un paši stāsti, ka spēlē roku un blūzu. Nu, stiliņš viņiem interesants. Stiliņš viņiem savs. Jā, savs riktīgi savs. Pirmā asociācija, ar ko man kāds cits atgādināt, būtu Dzeltnie pasniegi. O, jā! Jā. Viņi bija tās ar savu tādu ļoti īpatnējo mūziku. Kaut kas līdzīgs, jā. Jā. Nu, gan jau arī tad ir sanāk viena vecumā. Jā. Jaunieši vienā vecumā. Varētu tā būt. Un Alice P. Ir izdevuši 5. albumu, kas tā arī saucās 5. albums? Bet baigi nesteidzās. Jā, albums 40 plus gados. Jā. Albums ir tapis no 17. gada, cik es tā lasīju. Jā, viņš tapis ilgu laiku. Lēnām, bet pamatīgi. Lēnām, bet pamatīgi. Nē, nu sāksim ar to, ka albumā ir 20 dziesmas. Tas jau ir varētu teikt, ka dubult albums, jā, tad parasti jau izlaiž tur 8, 10, tā kā viņi uzreiz. 20 dziesmas, jā? Jā, 20 dziesmas albumā. Varat noklausīties, šobrīd viņš pieejams Bandcampā. Un tur jūs varat paklausīties Alice P. Arī mēs paklausīsimies Alice P. Un arī uzreiz ķersimies pie darba. Es arī esmu paklausījies jaunu albumu vairākas reizes. Mēs paklausīsimies 2. gabalu no albumu, kas saucās Beidzot galīgi. Laižam! Na tādu mosties esi gluži neciešams. Viņa balss nav sajaucama ar nevienu citu, man liekas, latviešu rock mūzikā. Taustiņi. Nu, tas dampis. Jā. Nedaudz kaut kas. Taustiņi. Ir. Es saku, viņam ir daudz violas jaunajā albumā, vairākās dziesmās un visādi vēl citi instrumenti. Man ir tāds, šits albums konkrēti, man ir tāda folk rock'n'roll. Šits ir tāds, un vēl, kas man arī bija šīnās, bet tā Ray Charles, tā višķiņa tā. Nu, tās klavieres, vismaz šī ļoti izceļās. Paklausamies višķiņu. Soliņš. Tu tāds blūziski rock'n'rollisks. Rock'n'rollisks. Jā. Tāds normāls miksiņš un... Arī kamēr skatāmies visu laiku redzam Alice P. bildi. Jā. Šis ir tagadējais sastāvs. Rūs, protams, buģieris. Un ģitāra. Jā. Klasiskais 3 džeku sastāvs. Protams, tev dzirdēja, kas skan vairāk. Liekas, ka tur ansamblis. Bet mani vismaz nav garlaicīgi.
Pie šitādas mūzikas arī nebūtu, nav garlaicīgs. Nē, nu te es garantēju, saku, lielās tundas, zaļu balā vai kas, te es garantēts. Un jāsaka, ne visas dziesmas ir šitādi. Viņam tiešām ir tajās 20 ļoti atšķirīgi. Tur ir gan violas, gan folka, tā kā priekš fona ļoti, ļoti interesanti. Un ne tikai priekš fona, dejot gribētu. Runājot par dejām. Jā. Esmu arī dejojis pie viņiem diezgan privātā pasākumā. Alvo? Kāzās vienās kāzās. No. Agra. Kāds varbūt zina. Agris no PMD. Ok. Un kāzās viņiem bija daudzas grupas un arī Alispē. Tās ir krutas kāzas, ka būtu daudzas grupas. Nu, viņiem jau savādāk, jau draugi atnāk un uzspēlējas. Starp citu, vēl interesants fakts par Alispē. Viņi piedalījās 90. gadā mikrofona aptaujā ar dziesmu Aizvējā. Pirāti atceries? Jā. Aizvējā daudz zina kā bet dziesmu. Jā. Bet izrādās, ka tā vispirms tika sarakstīta Alispē versijā. Latviskā. Jā, un patiesībā izcelsme vispār tā ir Boba Dylana dziesma Shelter from Storm. Mēs arī paklausījāmies tiešām Aizvējā, jā. Un, nu tā, mēs vispār paklausīsimies vēl vienu dziesmu. Un sapcīt arī 2015. gadā Alispē bija izvirzīta mūzikas ierakstu gada balvai, nominēts Roku Metāla labākais albums. Cipari pasauli. Kā esmu dā? Jā. Būs tikai roks. Un mēs paklausīsimies vēl vienu dziesmu no jaunā albuma, saucās Spaghetti kājas. Šitas ir reāli labs. Klausamies. Šitas jau tāds vairāk jau tāds... Savādāk. Jā, jau tāds roķīgs, jā. Ar savu stiliņu. Bet savādāk. Mākslinieces klips, jā. Kaut kas notiek mājā, kaut kāda tīsen laikam. Kaut kāds kājas nebrauc. Spaghetti. Oh! 18+. Tā bija glēzda izrādās. Ļoti interesanti. Nē, skulptūra. Nu šī jā. Plānas. Spaghetti kājas, plānas dievas. Viņa saliek vairākas kājas kopā, tas nāk pasta. Kāju pasta. Nu tāds. Sapcīt, šī dziesma tika izdota jau pirms vairākiem gadiem, bet tikai tagad iekļaut šī albumā. Vēl tie albumi rakstījuši jau 11 gadus. Un ļoti mākslinieces klips, jā, redz kādas dažādas perspektīvas. Kritulenes arī nav nekādas modernās. Nē, šitās ir no tiem 80. kaut kas tāds. Labi vārdi, vēl cietīgi. Čuk, čuk, čibapā. Klips ordināls, pazies, ka tur atkal gaismiņas tā kā mainās. Forši. Ritmiņš, jā, patīkams. Ir stili. Nu, rokenrols, jā. No. Dziesma 4 minūtes, kurš gribās noklausās, mēs esam ieskatu guvuši, un es pats esmu paklausījos Alispē jaunu albumu, un jā, ļoti forši patīkam mūzika. Ir labs, es nopirktu. Jā. Tā kā man patīk ir diskus, tā plates, tad Jā. es domāju, kolekcijā būs. Pērdziet arī jūs, un arī piesakojiet kanālam Garāža Rēģē. Tas neko nemaksā. Uzspiediet abonēt un skatieties mūsu vidikus. Un starp citu, jūs arī varat ieteikt kaut ko. Un es kāds zinu starp citu, Jā.
P, ko nozīmē? Kāpēc tās nosaukums Vai tā ir Alice? P ir uzvārds kaut kāds, vai tā ir P sīle no otras puses? Varbūt kas no Zviedrijas? Jā, varbūt kaut kas no Zviedrijas. Prusaka ansamblis, Alice Prusaka. Jā, Es nezinu. Alice uz Prusaki. Varbūt visādas versijas. Tad vēlreiz mēs esam kanāls Garāža Reģē un Skatāties. Rollē! rulē. Un skatāties. Un skatāties, jā. Un klausāties. Tiekās.